Ar cegot kolēģi, nākamais mūsu runātājs, kurš mums stāstīs par toksiskiem kolēģiem. Esat tādus jūs sastapuši? Ir jums bijuši toksiski kolēģi? Arī kā tur bija tas vecais stāsts. Katrā klasē ir viens tas puika, kuram smird zeķes. Ziniet, tur 3. vai 5. klasē, viņš ir viens, bet viņš vienmēr tur tāds ir. Un tā trakā lieta ir tā, ka, ja tu nezini, kurš viņš ir, tad pastāv samērā liels risks, kā? Es tālāk neturpināšu. Ar cegot, mēdz būt tie toksiskie kolēģi, un visi zina, kuri viņi ir. Un visbiežāk tas ir kaut kāds viens, bet viņš katrā tā organizācijā vai katrā komandā tāds ir. Un Elīte Kazēne mums stāstīs, ko darīt šādās situācijās. Un šeit jūs redzat Elītes bildi, atbilst, neatbilst, manuprāt, atbilst. Pieredzējusi praktiķe, trenere, sporta zāle ir redzama. Manuprāt, jā, sporta zāle ir redzama. Un Elītes tēma tātad, kā neļauties toksiskiem kolēģiem. Labdien! Tikko izbridu, atbridu, pārbridu, iebridu. Paņēmu līdzi. Tur man ir kurpītes. Nezinu, ar zābakiem varbūt labāk, bet neatnācis no kūtas, ne. Un tas stāsts nav par kazām. Kaut gan Kārlis ļoti veiksmīgi apspēlēja man uzvārdu, ko es mēdzu darīt pati, tad, kad nesaprotu, kā tevi sauc un nespēju atcerēties, es saku no vārda kaza. Un tad tu iedod tādu imprintu, ka cilvēks vairs dzīvē neaizmirsīs. Par toksiskiem kolēģiem patiesībā es esmu mazliet samulsus, jo skaidrs, ka man bija kaut kāds scenārijs, kā es šo runu atklāšu, ko es jums stāstīšu, bet man šorīt pilnībā izsita no manas sagatavotās tēmas Radios Konto. Vai kāds no rīta klausījās Radios Konto? Ap 8, 9, vairs ne, jūs jau bijāt uz šejien ceļā, ja? Es kamēr pucējos, kamēr gatavojos, man fonā bija Radios Konto, un tur bija jautājums, kas tevi no rītiem dara laimīgu? Zilas debesis. Man starp citu arī kopš lielajiem notikumiem tiešām dara laimīgu zilas, mierīgas debesis. Saule, vasara, pastaiga ar suni, bērna smaids, kafija, zilas debesis, kafija, saule, kafija, rīta laime. Un tad viena dāma saka, tas, ka man nav jāiet uz darbu un man nesāp galva. Un es domāju, varbūt, kad īstenībā man visa šī prezentācija ir jānojauc, bet laika vairs nav un jāsāk no jauna. Es domāju, jums sāp galva no tā, ka jūs ejat uz darbu, vai jums darbā sāp galva? Vai darbs rada galvas sāpes? Katrā gadījumā šis salikums, darbs un galvas sāpes, manā uztverē nav veselīgs salikums. Es par labbūtību runāju, stāstu, dzīvoju, elpoju jau no 2010. gada. Un vai nu es eju uz darbu, kur es gribu iet, jā, ok, varbūt ne katru dienu. Man arī ir mēnesis fāzes, melnie kaķi un viss pārējais. Bet es nekad dzīvē neiešu uz darbu, no kura man sāp galva un nenākšu mājās no darba, tāpēc, ka man sāp galva. Tad jautājums, tev ir darbs. Kur tev tas darbs ir? Birojā? Tad, ja tev darbs ir birojā vai tam pielīdzināmā vidē, kāpēc tu sēdi maskā? Jo galva sāp tāpēc, ka tev nav ko elpot. Tev ir vajadzīga kaut kāda caurulīte, kaut kāds vats uz kosmosu, lai tu vari tur elpot. Kas notiek? Tev ir trauksme, nepatika, bailes. Jūs zināt to kolēģi, ja? Kolēģis zvana, ne tikai galva, tagad jau vēders sāp. Un jūs zināt to kolēģi, kuram ienākot telpā, jūs labprāt no tās telpas izslīdat ārā. Jūs zināt to kolēģi, jā, paldies par atbalstu, man tas viss ir vajadzīgs. Gaidu, kad viss atbildēs. Jūs zināt to kolēģi, ar kuru
Ja viņš ies uz ziemas balli, jūs labprāt tur neiesiet. Ja vien lielais vadītājs nepateiks, jums tur obligāti ir jābūt. Jums darba vidē ir kaut kādas dīvainas attiecības. Jums ir konflikti, jā, varbūt neatklāti. Jūs ar smaidu sakat, labdien! Nē, tas smaidu pēc tam dabūt atpakaļ. Jums ir kaut kāda dīvaina komunikācija, no kuras jūs nesaprotat, kurš te no diviem esmu es muļķis vai viņš ir muļķis. Jūs jūtat stresu, jums ir izdegšana, jā, jums ir pazudusi lojalitāte. Kur ir tās jūsu degošās acis, kas paslēptas zem brillēm, un zem brillēm ir paslēpti tie maisiņi, jūs saprotat, ka zem brillēm neredz, bet bez brillēm es izskatos ļoti traki. Galu galā, kur ir tā jūsu laime? Jo jūs dzīvojat šeit un tagad, un tā dzīve ir mirklis, tad kāpēc jūs ejat uz vidi, kur jums sāp galva, nav ko elpot un sāp vēders? Kāpēc jūs sēžat purvā? Jā, tas ir stāsts par purvu, kur es nevaru uzvilkt apavus. Es ļoti daudz runāju metaforās. Bet man ir jāiet zābakos, lai es no rīta iebristu un vakarā dzīve izbristu ārā. Kas tajā purvā dzīvo? Mazi stāstiņi no manas dzīves. Neviens nav izdomāts, un ja jūs kādu atpazīstat, jā, tas ir par to cilvēku, un tas stāsts ir īsts. Lielais astotnieks. Atceraties, bērnībā bija dzejolīts. 8 kustoņi, 8 kustoņi, kastos 8 pirks. Zirgs. Zirgam nav naudas. Cirks, bet cirks saka, man šito nevajag. Un man ir jautājums, kāpēc jūs pērkat tos 8 kustoņus par savu naudu, ko jūs nopelnat tajā darbā? Tajā savā purva vidē vai purva kabinetā vai purvainajās attiecībās ar konkrēto kolēģi. Kāpēc jūs to pērkat? Labi ne 8, 4. Labi ne 4, 2. Ticiet man, no manas pieredzes pilnīgi pietiek ar 1, lai noslīgtu. Mans stāsts, starp citu, sākās ar vardīti. Harry Potter ir kāds lasījis? Raudu vaidu, atceraties, ja? Bēdīgo galu arī. Jā, man bija kolēģe Ilžuks, burvīga kolēģe. Mēs ar viņu dalījām priekus, bēdus, darbus, nedarbus. Viņa mani informēja, mums visu laiku bija tīrā aprita ar Ilzi. Un tā mēs cieši roku rokā, vairākus gadus. Un tad man notika tas. Un Ilze man palīdzēja. Ilze man īstenībā bija vienīgais cilvēks, kurai es šķiet dienas 30 katru rītu zvanīju un teicu, Ilze, es nezinu, kā tālāk dzīvot. Un Ilze mani atbalstīja. Pagāja laiks, un tad Ilzei notika tas. Un es Ilzi atbalstīju, jo jūs zināt par tām došanas ņemšanas attiecībām. Ja tev kāds ir devis, tev ir jādod atpakaļ. Bet mūsu attiecībās iestājās brīdis, kad es nevarēju saprast, cik ilgi man ir jādod atpakaļ. Ir pagājis mēnesis, ir pagājis pusgads, nu jau ir gads, nu jau ir nākamais gads. Un mēs ar Ilzi vairs nestrādājam, jo mēs neesam kolēģis, tāpēc, ka katru reizi, kad es viņai jautāju par darbu, es dzirdu, kā man neiet. Un es katru reizi, kad viņai zvanu, es zinu, ka man ir jānoslauka tas plecs un jāsagatavo, jo es zinu, ka man viņš tiks pieraudāts. Un, godīgi sakot, man jau ir bišķiņ šite. Bet es esmu Ilzei parādā. Un man ir jautājums, cik ilgi es viņai esmu parādā. Un tad es atceros, bet es esmu profesionāls kočs. Es sāku Ilzi kočot pēc partizāņu metodēm. Viņa nezināja, kas tas ir. Es uzdodu jautājumus, ko tu esi gatava darīt? Un tā kā neko, ko tu esi gatava mainīt, tā kā neko, cik ilgi tu tā turpināsi, nezinu. Es arī esmu emocionāls, ekspansīvs cilvēks, man vienā rītā pašai ir sliktais garstāvoklis. Es saku, Ilze, es uz tevi skatos un zinu, ko es redzu. Mums tādas tīras attiecības, es to drīkst atļauties. Es saku, man ir tāda sajūta, ka tu esi tāda purva vārde. Un man tādā reizē tas purvs un vārde iznāca ārā. Un kad tu tā smuki sēdi ar savu kronu un būtībā dižojies ar to, cik ļoti tev neiet. Un ziniet, ko man Ilze saka? Jā, tā ir. Man ir tā ērti. Un tad es domāju, ko man ar visu šito darīt tālāk. Es sapratu vienu. Nav tiesības nevienam mani novilkt viņa purvā. Man ir tiesības dzīvot, un Ilzei ir tiesības
turēt savu kroni, tur, kur viņa tur. Tas, ko es varu darīt, jo labbūtības konferences jautājums ir, kā es rīkojos šādās situācijās, tad cilvēkam mēs varam palīdzēt praktiski, loģiski, atrast speciālistu, pie kura aiziet koučot. Nē, nevajadzētu. Tas ir koučinga pamatlikums, nekaučo savējos, tāpēc, ka tev ir ļoti grūti turēt baltās lapas principu un kontrolēt, vai viņš vispār elpo, turēt viņam roku uz pulsa, palīdzēt praktiski, bet negrimt iekšā. Kāds ir rezultāts? Diemžēl nekāds, jo ir 2 gadi, mazliet vairāk, Ilze vēl aizvien ir tur. Jā, viņa ir dzīva, jā, viņa ir darba vidē, jā, viņa nav produktīva, bet viņas purvs ir pie viņas. Man ir jādzīvo tālāk. Satrauktā panikotāja. Šitās noteikti pazīstat, ja? 2020. gads, 2021. gads. Jūs ieiet, runājat ar saviem darbiniekiem, mēģināt kaut ko pateikt, jūs pārtrauc pusvārdā un saka, jā, bet es zinu labāk. Un noklāji. Nu, tā kā zinām, par ko mēs runājam. Tu nevari ne vārdu pateikt, bet satrauktā panikotāja uztaisa tādu paniku, bet man tā stresa pietiek, jo man ir elementāri bailes. Es negribu jūs tur saukt tajā pagātnē, bet jūs noteikti atceraties tās ziemas rītu, kad arī jums bija šausmīgas bailes. Jūs aiziet uz darbu, jūs gaidat, ka jūsu vadītājs kaut kādā veidā varbūt nomierinās, bet tur sēž viņa un saka, tūlīt būs bumba, ar visiem būs cauri. Ko darīt? Šeit ir ļoti vienkārši. To, ko es izdarīju pirmajā krīzē, 20. gadā, es visas šīs te panikotājas likvidēju Facebookā. Es vienkārši atsakoju. Pēc tam es domāju, ja es viņus varu likvidēt Facebookā, kāpēc es viņus nevaru likvidēt dzīvē? Personīgajā dzīvē tas ir ļoti vienkārši. Darba dzīvē, ja tā ir mana atbildība, tad jā, ja tā nav mana, man ir jāmeklē palīdzība pie kāda, bet tas, ko noteikti panikotājai prasiet, faktus, datus, uzticamus avotus. Un pats galvenais, neļaujiet pārtraukt ne darbu, ne enerģijas plūsmu, ne to, ko jūs sakat, jo tā ir jūsu reputācija un tā ir jūsu cilvēku emocionālā veselība. Vēl ir šitāds tipāšs. Kā es parasti saku iepriekšējā dzīvē, es vadīju projektus un strādāju pie nekustamo īpašumu apsaimniekošanas. Man bija maziņa firmiņa, es biju mazais uzņēmējs. Tad to, ko es darīju, to, ko es mācēju, es menedžēju, organizēju grāmatvedību, organizēju klientus, organizēju reklāmu, piesaistīju klientus, izrakstīju rēķinus, saņēmu rēķinus, nodarbojos ar banku, ar visu to, ko dara kārtīgs vadītājs. Un man bija Edgariņš. Edgariņš pirmajā gadā ļoti iedegās. Mums īstenībā biznesa aizgāja uz urrā. Tā kā riktīgi. Bija labi klienti, bija labi ienākumi, viss bija labi. Jums arī ir Edgariņš? Viņi ir daudz Edgariņi. Viņi ik pa brītiņam ir. Otrajā gadā Edgariņš bija pārdedzis, un viņam vairs to baigi negribējās, jo viņš bija atradis kādu citu projektu, ideju, naudiņa arī bija sapelnīta, un Edgariņš sāka atrunāties. Klausies, pie šitā klienta mēs tagad neiesim, jo viņš mums nav izdevīgs, mēs iesim pie tā klienta. Ar šito darbiņu mēs varam nedarīt, tāpēc, ka šitam darbiņam nav jēgas, es saku, bet tā ir mūsu reputācija. Un tad Edgariņš it kā saslima, it kā bērns no dārziņa jāņem, it kā mājai skurstenis nobruka. Tad ar ko nodarbojās Edgariņš? Ar savām prioritātēm. Viņš teica, es sev esmu tuvākais. Jā, visu cieņu Edgariņš ir sev tuvākais. Bet kur palieku es un kur paliek mūsu projekts? Kur paliek mūsu klients, kurš prasa, kur jūs esat? Un Edgariņš tādā filozofiskā mierā man saka, atslāpsti. Nomierinies. Viņi nekur nepazudīs. Mēs esam vienīgie. Vieta tukša dabā nepastāv. Kamēr mēs atslābām, uzradās vēl pāris tādi paši, kas darīja to pašu, ko es. Mans biznesa īstenībā pagriba ne ātri, ļoti lēnām, kā Edgariņš. To, ko jūs darat, nepiekrītat. Tas ir jūsu reputācijas, jūsu zināšanu, jūsu profesionalitātes jautājums. Tas, ko jūs darat, jautājiet Edgaram prioritātes, jautājiet termiņus, jautājiet kvalitātes standartus un izpildījumus. Ja tā nav,
metaforā, ko jūs darat ar šo būtni jūsu dārzā uz jūsu puķes? Es viņus visus metu pāri pa grāvi. Bet man aiz grāvi nav kaimiņš, mani pļava. Es to varu darīt. Tad vēl ir šāds. Arī stāsts no manas dzīves. Savā laikā man bija vadītājs, lielais boss. 2 metri virs galvas, 2 metri bez galvas, liels, stalts, vīrietis labākajos gados. Un mūsu organizācijā pārsvarā bija jaunā paudze. 18, 20, 22. Un pie mums nāca tā kā pie mammas, bet pie mammas īsti nesanāca nākt, jo man vēl tajā laikā nebija mātišķās jūtas modušās. Es teicu, neesmu es nekāda mamma. Bet lielais boss ļoti labi akceptēja to tēva tēlu. Zina, dinamikas ir organizācijā. Mātes, tēva, pieaugušais bērns, vecāks pēc bērna klasifikācijas. Tur bija visa tā buķete. Un viņi visi nāca pie lielā tēta un saka, klausies. Tas ir slikti, tas ir slikti, tas ir slikti. Un man tas nepatīk, tas nepatīk, un tas nepatīk. Un vispār šito mēs nevaram darīt, un tas ir vēl kaut kas slikts. Ziniet, ko izdarīja mans lielais boss? Un to domu es staipu līdzi visu dzīvi, kopš viņš šo iemācīja. Viņš viņiem pateica, pie manis nenākt ar problēmām. Iedomājieties, vadītājs pasaka, pie manis ar problēmām nenāciet. Viņi visi bija mēmi. Kā? Viņš teica, nāciet pie manis, bet nāciet ar risinājumu, nāciet ar ideju. To, ko mēs darījām, pirmkārt, mums bija ideju banka, kur mēs likām idejas, kuras uzreiz nevarēja realizēt. Otrkārt, bija idejas, kuras tiešām bija superīgas, un mēs viņus realizējām. Jūs zināt, kas notiek ar darbinieku, kura ideja tiek ieviesta organizācijā? Zinat, acis mirdz, lojalitāte, lepnums, cieņa, pašcieņa. Es to izdarīju, es to piedāvāju. Mēs, starp citu, attīstījāmies vēl straujāk nekā iepriekš. Tādu efektu nebija paredzējis neviens. Prasiet viņiem idejas, bet ja jums tāda briežvabola sēž viena pati uz kakla, prasiet konstruktīvu atgrieznisko saiti. Un nekādā gadījumā nepieļaujiet kritiku personības līmenī. Tas, ko drīkst kritizēt, jūsu paveikto vai jūsu nepaveikto, bet jūs nedrīkst nozākāt kā cilvēku. Ejam tālāk. Šis ir visjautrākais. Master training zīmols man spiež būt ar šīm te krāsām. Ja es mācētu uzlikt multinītes, tās krāsiņas mainītos. Zils, zaļš, pelēks, rozā, sarkans, oranžs, balts, neredzams. Hameleoniņš darbā. Jūs nesaprotat, kas viņš ir. Ar vienu viņš ir vienā lomā, ar otru viņš ir otrā lomā, ar tevi viņš ir vēl kaut kādā lomā, ar tevi ir vēl sazin kādā lomā, un tad tu ej pie savas vadītājas un saki, klausies, es ar viņu nevaru vairāk. Viņš saka, bet viņa taču ir fantastiska. Paklaut, tā fantastiskā būtne nodarbojas ar emocionālo vardarbību. Tas ir stāsts par sociopātu. Tur ir visa plašā sociopāta gamma, vainošana, apgaismošana ar gāzi, noliekšana. Nē, es tā neteicu. Nē, tas tā nebija. Tu pārprati. Kur tad tev ar savām mazajām cāļu smadzenītēm saprast? Pazemošana, visas 4 dimensijas. Un es eju pie vadītājs, es saku, glābi. Viņa saka, savācies. Kāpēc man ar viņu nav tādas attiecības? Es saku kolēģei. Kolēģi saka, zini, es konfliktos neiesaistos. Tas ir jūsu attiecības, risiniet pašas. Šis ir ļoti grūts gadījums, bet risinājums ir ļoti vienkārši. Dokumentējiet. Jebkuras komunikācijas, jebkuras attiecības, jebkuru darba uzdevumu dokumentējiet un pārsūtiet viņam, vai es pareizi sapratu, ka tu no manis tagad sagaidi šo. Variants B, šis noderēs vadītājai kā pierādījums. Mēs vienojāmies par to, es izdarīju to, no manis prasa kaut ko citu. Ziniet savu pieredzi, ziniet savas prasmes, vērtējiet sevi kā cilvēku, kā personību. Nepazaudējiet sevi. Nākamais kustonīts, elegantā robežpārkāpēja. Mīļa, lielām actiņām, maiga, mīlīga, nevainīga. Studēju
mums bija pasniedzējs, varbūt kāds šeit auditorijā zina, vārdus vairs neatceros, Olmaņa kungs, projektu vadību mācīja. Tobrīd, man liekas, labāka pasniedzēja Latvijā nebija. Viņš mūs vienkārši izdresēja. Mēs pusgadu kalām projektu vadību. Īstenībā man projektu vadību, ja man naktī piecels un prasīs, vai tu vari novadīt projektu, jā, es varu. Tāpēc, ka tas bija laikmets, kurā nebija digitalizācija. Mēs braucām pa sestdienām, svētdienām, pa brīvdienām, braucām pie kolēģis uz lauku māju, viņai bija pirtiņa, kurinājām pirtiņu, ritinājām tapeti uz grīdas, zīmējām asaku, kas ir mācījies projektu vadību, zina, kas ir asaka. Līmējām mailstoniņus ar mazajām lapiņām. Tas bija pusgada darbs. Un mums bija komandā dāma, kura gaidīja mazuli. Nu, kā mēs izturamies pret sievietēm, kas gaida mazuļus? Mēs viņus saudzējam. Mēs viņas mīlam, mēs viņām piedodam grēkus, mēs viņas ne uz ko nespīdzinam, mēs atļaujam viņām vienkārši būt un gaidīt mazuli. Nu, tas ir normāli, jo cilvēcību neviens šajā pasaulē nav atcēlis. Jā, viņa bija dekrētā, jā, viņa darba vidē vairs nestrādāja, bet viņa tāpēc laiku izmantoja liederīgi, viņa studēja. Un tad mēs aizstrāvējām savu pusgada darbu, viņa dabūja 10, mēs dabūjām 6. Jautāsiet, kāpēc? Mēs arī jautājām. Mums bija tāds šoks, ka mēs tikai otrā dienā uzdrošinājāmies Olmaņa kungam pajautāt, par ko mums tā. Bet viņš, ziniet, ko atbildēja? Viņš saka, bet viņa izcili novadīja projektu. Viņa vienkārši izcili novadīja projektu. Jūs projektu darījāt, bet viņa vadīja. Kopš tā laika es neko nedaru neviena vietā. Jo katra cilvēka dzīve ir viņa atbildība. Es cienu cilvēku izvēles, bet viņiem ir jāciena mana izvēle. Jo tad, kad ir jādala kopējais katls, es gribu godīgu sadalījumu. Un man toreiz likās, ka tas nebija godīgi. Paskatoties ar šīs dienas acīm, Olmaņa kungs man dzīvē iedeva vairāk nekā jebkurš cits, jo tādu mācību, es domāju, es nekur citu nebūtu dabūjusi. Tad bija organizācija, kurā bija Guna. Guna sēdēja katrā kafijas pauzē uz palodzes, dzēra kafiju un stāstīja. Un stāstīja to, ko es par viņu vakar uzzināju. Tu nevari iedomāties, kāda viņa ir patiesībā. Un ja tu zinātu, ko viņa aizvakar man par tevi teica. Un tad viņa izgāja ārā, ienācu es, un Guna man stāstīja par jums abām. Un tad, kad es izgāju ārā, es skaidri zinu, ka Guna stāstīja par mani. Mums bija tāds tīkls savārpts, ka mums beigās draudzīgais kolektīvs nesarunājās vispār. Jo viņi zināja, ka katrs pateiktais vārds kaut kur var izpeldēt ārā, jo cilvēki ir nežēlīgi un arī darba sarunās viņi mēdz izmest. Nu, ko te no tevis var gaidīt? Tu jau pat ar savu vīru netiec galā, kā tu vari vadīt darbiniekus. Kāds manam vīram sakars ar darbiniekiem? Ko izdarīja lielais boss? Starp citu, Guna bija labs darbinieks. Guna bija kvalitātes vadītāja. Un viņa labi vadīja kvalitāti. Mēs no viņas atbrīvojāmies. Un tukša vieta nestāv. Un arī varu pateikt, ka labāk bija pēc tam, nekā bija kopā ar. Un visbeidzot, mazais nevainīgais Melītis, un šis manā zoodārzā lielajā astotniekā ielidoja šogad, jo es vienā ļoti nopietnā organizācijā lasīju tēma meli un manipulācija. Patiesībā meli un manipulācija bija par viņu klientiem, jo viņiem ir ļoti smagi klienti. Nu, tā kā ļoti smagi klienti. Un arī ir saprotams, kāpēc tie klienti melo un manipulē. Un mēs runājot visu laiku par klientiem, beigās bija, ko darīt, ja kolēģis melo? Ko? Kolēģis melo. Un melo pamatīgi. Ir atsūtīts ļoti nopietnas ēpasts, no kura ir atkarīgas ļoti nopietnas lietas, un kolēģis saka, nē, tāds ēpasts nebija. Ir bijis ļoti svarīgs zvans, un viņš saka, nē, tāda zvana nebija. Un tādu dokumentu nebija. Tā kā organizācija ļoti nopietna un vadītāji arī bija ļoti nopietni un savā vietā, viņi bija izsaukuši IT speciālistu, pārbaudījuši datoru,
Nu, pirmajā līmenī e-pasts nebija, otrajā līmenī e-pasts nebija. Nu, dzēsts. Bet, ja ir labs datorspeciālists, viņš to e-pastu atrod. Un pat tad, kad bija atrasts e-pasts, mazais lidonītis teica, es viņu neredzēju. A, kā tu viņu izdzēsi? Es viņu nedzēsu. Ko darīt? Nu, jūsu lēmums. Es zinu, ko es daru ar knišļiem un maziem odiņiem. Šie te visi tomēr zaļu uzliku. Kārlis man vēl prasīja, tev tur pareizā krāsa. Es saku, Kārlis saka, paldies, ka nav sarkans vai rozā. Jūs esat purvā. Ja jums ir kaut vai viens no šiem, viņi ir tādi paši purva maldinātāji. Ko dara purva maldinātājs? Noved jūs no jūsu ceļa, no jūsu takas, no jūsu mērķa. Piesavinās to, kas ir jūsu. Piesavinās jūsu padarīto, noraud jums plecu, nozog jūsu laiku. Pasaka, ka tas nebija, pasaka, ka es te nebiju un vispār es tāda neesmu, tu mani ne tādā krāsā redzi. Un vispār es esmu šodien zaļa, nevis sarkana. Viņi vienmēr vēlas ietekmēt jūs pēc sava scenārija. Viņi vedīs jūs projām, un vienīgais, ko jūs varat darīt, uzdot paši sev jautājumu, cik ilgi es pieņemšu vidi, kurā es smoku, cik ilgi es sēdēšu tajā purvā, un kāda tad ir recepte tam visam. Lielākais izaicinājums, un tas arī ir no dzīves, saukt lietas īstajos vārdos. Nē, jums viņa nav jādēvē manu kustonīšu vārdos, tas ir mans zoodārs. Atrodiet paši savus nosaukumus, bet nosauciet vienreiz lietu, ka tas, kā tas izskatās, tā tas arī izskatās, un tā nav nekāda saudzējamā dabas teritorija Natūra 2000. Mīļie cilvēki, mums ir purvs šajā vietā ar šo cilvēku. Ko daram? Neiesaistieties konfliktos, bet risiniet konfliktus. Konflikta iesaistība viņu tikai eskalēs vēl tālāk. Risinājums ir kaut kas cits, un tā nav šīs dienas tēma. Nebaidieties izskatīties smieklīgi. Nu, aizejiet vēlreiz pie tās vadītājas ar visiem faktiem, un nebaidieties, ka viņi saka, nē, tā nav. Jūsu uzdevums ir viņai pārdot to ideju, ka tā ir, pārliecināt, pasaukt vēl vienu kolēģi, kurai tas būs tik tālu, viņa teiks, bet patiesībā, nu, ir tā. Un tad arī tam vadītājam atvērsies acis, jo viņš jau negrib to redzēt, un tas ir normāli. Mīts, vislielākais vīts, tāpat jau nekas šeit nemainīsies. Mainīsies. Jo jūs esat tas, kas var mainīt pasauli, un tas ir ego, kurš jums saka, es neiesaistos konfliktos, jo es negribu pasliktināt attiecības. Jautājums, kā jūs varat pasliktināt attiecības, kuras jau tāpat ir sliktas? Jo no tā, ka jums ar kādu ir konflikts, cieši pārējie, ja viņi to spriedzi jūt. Robežas. Būvējiet savas robežas, būvējiet savu cietoksni purva vidū. Un cietoksnim ir 4 sienas. Loģiskā siena, kas ir ļoti viegli saprotama. Manas zināšanas, mana pieredze, manas prasmes, gal galā mani KPI, tas, ko es daru, tas, ko es protu, tas, ko es māku, godīgi izanalizēt pēc svida analīzes, arī tas, ko es nemāku, bet man ir jāpiemācās, nezinu, darba laikā vai brīvdienā, bet es tāda esmu, un gal galā personāla vadītājs vai vadītājs mani šeit pieņēma pēc manām prasmēm. Emocionālā. Šī ir visgrūtākā. Tāpēc, ka tas, kas sāp man, kādam var likties sīkums. Un tad man saka, nomierinies, atslāpsti, nav tik traki. Nē, ir. Ja jums ir traki, tas nozīmē, ka jums ir traki. Esiet godīgi pret sevi, ka jums ir traki. Un paskaidrojiet cilvēkam, ka jums ir tiesības just savādāk, jo jūs nākat no citas ģimenes, no citām saknēm, ar citiem paradumiem, un jums sāp tas, kas jums sāp. Fiziskā robeža visvienkāršākā. Bet tad, kad es lasu lekcijas, man saka, tiešām tā drīkst. Mani šodien arī ierobežoja, nolika te ūdensrozes lapiņu un pateica, nē, ārā. Un es neeju ārā, jo man paskaidroja, kāpēc es no turienes nedrīkstu iziet. Un es tad staigāju, aizslīdēju, es tā negribēju.
Jūs varat cilvēkam pateikt, nē, tu nesēdēsi pie man rakstām galda, nē, tu nelietosi manu datoru, nē, tu nevilksi manu mēteli un nē, tu nedzersi no manas krūzītes. Un jūs varat pateikt, nē, pēc 7:00 es neesmu pieejama. Un ja jums nesaprot, ka jūs pēc 7:00 neesat pieejami, jūsu izvēle ir celt vai necelt telefonu. Man otrā darba vidē ir plūstošais darba laiks, kur man mēdz rakstīt asapīs ziņas 2. Bet es esmu pārvērtusies par vistu un eju gulēt ar saules rietu, bet es ceļos ar saules lēktu. Un tad es uzrakstu atbildi pus 5. Un man saka, tu esi traka? Es saku, jā, tikpat cik tu. Un šobrīd jau viņi zina, ka Elita iet agri gulēt. Un ja viņai līdz 8 nepaspēs kaut ko pateikt, tad viņa nereaģēs. Tieši tik vienkārši. Vērtība robeža. Šī ir visspēcīgākā robeža. Visgodīgākā, vissmagākā, tas ir jūsu cilvēciskās vērtības, tā ir jūsu dzimta, tā ir jūsu ģimene, tas ir jūsu dzimums, tas ir jūsu vecums, tā ir jūsu māte, jūsu tēvs, jūsu bērni, tas ir tas, no kurienes jūs nākat, tā ir jūsu tautība, tā ir jūsu pārliecība, tas ir jūsu dzīvesveids, viss, ko patiesībā sargā datu aizsardzības regula. Un šeit, ja trāpa, tad sāp vistrakāk. Mājas darbs jums, kur es nekad nepārbaudīšu, uzrakstiet katram no šiem 4 pīlāriem 4 punktus, kas jums ir sarkanā lampiņa, kurai pāri neļausiet iet. Kāpēc uzrakstiet? Tāpēc, ka domas pa daudz ātri aizskrien. Ja tas ir rakstīts, jums tas iedokumentējas. Risinājums sākas ar pirmo soli. Vērojiet bez interpretācijas, kas notiek. Ievērojiet, mācieties, apgūstiet emocionālo imunitāti, jo tā ir tā, kas staigā visvairāk. Meklējiet atbalstu pie vadītāja, pie personāla vadītāja, pie labākās kolēģis, pie labākās draudzenes. Sajūtiet to, ka jūs neesat viens. Es te varētu stāstīt vēl un vēl, ko nozīmē atrast cilvēku, kurš pasaka, jā, man ir tāpat. Ir tāds atvieglojums, ka nevis, ak, Dievs, cik forši, ka viņam ir tāpat, bet ak, Dievs, cik es esmu normāla, ka ne tikai ar mani tā notiek. Jautājiet cilvēkam, reflektējiet. Viņš varbūt starp citu nezina, ko viņš dara. Viņš tā ir pieredzis, viņš nezina, ka viņš jums dara pāri. Un pēc galvenais parādiet savu piemēru. Ko es varu darīt šodien? Purva ekovide mainās ar vienu kustoni. Ienāk viens kustonis un arī tie mazie tur pamainīsies. Uzņēmuma organizācijas kultūra sākas ar vienu cilvēku. Un man ir jautājums, vai es varu paļauties uz tevi un uz tevi, ka jūs nepieļausiet purvu savā darba vidē? Paldies, kurpes nepaspēju pārvilkt. Jautājumi par zvēriem un purvu? Absolūti nekompetents jautājums uzreiz līdīgi. Šeit ir Latvija. Šeit mēs tā strādājam. Kāpēc tas saku? Tas būtu pirmais arguments. Paldies par lielisko prezentāciju. Tas bija ļoti nodāmi. Vienkārši galējais tūlītais skepticisms, jo tas nozīmē, ka īstenībā vajag daudz darba un vajag daudz pārmaiņu. Kā to realizēt? Uz šo frāzi, ka šeit ir Latvija, mēs tā dzīvojam. Noreducēt uz sevi, to, ko es teicu 2 slaidus iepriekš, jo man ir bijis piemērs, kad es caur sevi izskaužu šo vidi ar tiem tuvākajiem, kas man ir. Es saku, man tas nav pieņemams. Viņi to akceptē. Tad, kad mums tas nav pieņemams, mēs kāpjam ārā no tā apļa, no kura nedrīkst izkāpt. Un arī pārējiem saka, mums, vārdiņā mēs jau ir spēks. Mums tas nav pieņemams. Īstenībā kultūra nomainījās 3 mēnešos. Tas nebija uz 2000 cilvēkiem, tas bija uz 100 cilvēkiem, bet kultūra var mainīt. Bet tas prasa spēku, bet mana recepte iet azartā, cik lielā mērā es varu savu ideju pārdot tev. Un tas lāča simbols bija par vadītāju. Ja jums ir iekšā lācis. Lāča simbols ir, jā, man te bija špikers, bet es visu saslēgu vārdus. Par laimes lāci. Laimes lāci, latviskā kultūra, tu nevari to laimes lāci atvest uz to sunu ciemu. Tas laimes lācis esi tu pats. Lūdzu.